Sveiciens arī no manas puses. Varbūt, ka mēs arī ar sprediķi varētu līdzīgi, ka es nolasu un jūs pasakat, kas tur bija rakstīts. Labi, joks pie malas. Mēs skatīsim, kā jau Miroslavs ievadā teica, tēmu par priesterību. Domāsim par to, ka Jēzus ir mūsu priesteris. Un mūsu šīs dienas rakstuvieta ir no vēstules ebrejiem 4. nodaļas izskaņa. Draudzes bībelēs tā ir 1221. lapspuse. Un mēs lasīsim no 4. nodaļas 14. panta līdz 5. nodaļas 4. pantam. 1, 2, 1 lapspuse, vēstule ebrejiem 4. nodaļa. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Katrs augstais priesteris, kas izraudzīts cilvēku labā no cilvēku vidus, ir iecelts kalpošanai Dievam, pienest upurdāvanas un upurus par grēkiem. Tāds spēj just līdzi nezinātājiem un maldīgajiem, jo arī pats ir nespēka apņemts. Tādēļ viņam pienāks upurēt gan par tautas, gan par saviem grēkiem. Neviens nesaņem šo godu sev pats, bet tiek Dieva aicināts, tāpat kā Ārons. Es aicinu, ka pirms mēs šos vārdus pārdomājam, es vēl vadu mūsu īsā lūkšanā un jūs pievienojaties. Kungs, mēs esam tavu vārdu tikko lasījuši. Mēs vēlamies to pārdomāt, to saprast. Un es lūdzu, ka tiešām šis vārds krīt auglīgā augsnē. Kā mēs zinām, tavs vārds ir kā sēkla, kurš krīt dažādās augsnēs. Un es lūdzu, kaut mēs katrs, mani ieskaitot, būtu tādi, kur vārds krīt labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus, cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Lūdzu, dari savu labo darbu pie katra no mums. Palīdz man runāt skaidri un uzticami un palīdz draudzē klausīties uzmanīgi un pilnvērtīgi. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Ko tu dari, kad tu esi iestrēdzis kādā jautājumā? Ko tu dari, kad tev varbūt darbā, varbūt laulībā, personīgajā dzīvē ir kāda situācija vai apstākļi, kur tu nezini, kā tikt laukā no šīs situācijas? Kad tev varbūt ir liels vai nesaprotams uzdevums priekšā un tu nezini, no kura gala ķerties klāt, no kura gala sākt? Kad tev ir attiecību saspēlējums, kur tas mēsls ir savilcies tik cieši, ka tu nevari vairs to pats atmuģināt. Es atceros, kad man bija kāda situācija saistībā ar darba izvēli, es nezināju, kā rīkoties. Man šķita, ka esošais darbs tajā, kur es strādāju, bija tāds labāks pēc tā satura, pēc tā, ko es darīju, tajā pat laikā finansiāli. Es īsti nevarēju savilkt galus kopā. Un tad bija kāds cits darba piedāvājums, kas likās varbūt netiksim cēls, bet tik labs, bet finansiāli krietni izdevīgāks. Un tas, ko man ieteica un kas man arī palicis prātā, tas padoms ir parunāt ar citiem cilvēkiem, kura viedoklis man ir vērtīgs. Un tas man tiešām palīdzēja tajā reizē izkļūt laukā no šīs situācijas, pieņemt lēmumu šķietams tādā dilemmā. Un tas bieži ir tas risinājums, vai ne? Lūgt kādam palīdzību, lūgt padomu, parunāt ar kādu, kurš var dot ieskatu tavā situācijā. Draugs vai paziņa vai kolēģis vai kāds cits cilvēks, kurš tevi gana labi pazīst, un tu zini, ka viņš tev vēl labu. Tas, ko viņš tev teiks, vai tas tev patīk vai nē, viņa mērķis ir tev palīdzēt. Viņa padomā ir vērts tādēļ ieklausīties. Profesionālā karjerā vai biznesā ir nereti tādi mentori un coachi, jomas speciālisti, kas palīdz
navigēt, izairēt tādām grūtām situācijām. Uzņēmēji nereti vēršas pie viņiem laulībā. Tiešām reizēm pienāk situācija, kad ir vajadzīga kaut kāda laulība terapeita palīdzība, lai atpiņķerētu kādus attiecību mēslus. Bet ko darīt, kad tev garīgajā ziņā, garīgajā dzīvē ir krīze? Kas tev palīdzēs, ka tu nezini, kā būt tālāk šajos jautājumos? Kas tev palīdzēs noiet tavu kristiešu ceļu līdz galam? Un kas tev palīdzēs, ka tev ir tik tiešām šaubas, tu nezini, vai vispār varēsi noiet to ceļu līdz galam? Jo, iespējams, grēks tā spiež uz leju, tā velk atpakaļ, grēks tā liek izdarīt nepareizus izvēles, pieņemt nepareizus lēmumus. Jā, protams, paldies par draudzi, paldies Dievam par draudzi, kur tu vari pārunāt ar citiem ticīgajiem šos te jautājumus, tu vari lūgt kopā ar citiem ticīgajiem par šīm lietām. Paldies Dievam par uzticīgiem, garīgiem padomdevējiem, kas var dot ieskatu kādās lietās. Bet kas tad stāv aiz tā visa? Kādēļ tad tas padoms no brāļiem, māsām, no garīgiem padomdevējiem var palīdzēt? Kas aiz tā visa stāv? Un, protams, pareizi, jūs uzminējāt, vai nevis uzminējāt, bet zinājāt. Pareizā atbilde, kā vienmēr, ir Jēzus. Aiz tā visa stāv Jēzus. Bet es domāju, ka jūs varbūt piekritīsiet, ka ar tām pareizajām atbildēm reizēm ir tā, ka viņas mums tā nevienmēr vai pat visbiežāk neapmierina. Jo tās pareizās atbildes ir tik pareizas un tik zināmas, ka mēs jau vairs tās īsti neredzam, nedzirdam, nepieņemam. Tā kā prāts viņus nereģistrē. Tas jau pats par sevi saprotams. Tad šī vakara rakstuvieta, ja mēs varētu tā teikt, palien zem ādas vienai no šīm pareizajām atbildēm. Atbildēju uz jautājumu, ko darīt un kur meklēt palīdzību, kad tev ir garīga krīze, kad tu esi iestrēdzis kādos jautājumos un nezini kā, un nezini, vai vispār ir iespējams izkļūt no šīs situācijas, no šiem apstākļiem. Šī rakstuvieta runā par to, kādēļ tad Jēzus ir pareizā atbild uz šo jautājumu. Un atbilde ir pavisam vienkārša. Jo Jēzus ir varens, augstais priesteris. Bet tagad atbildi dzirdējuši, pirms jūs vēl izklīstat, padomāsim vairāk par šiem vārdiem. Padomāsim, ko tad tas nozīmē. Un te man ir mazs komentārs par svētrunas uzbūvi. Ja mēs studētu vēstuli ebrejiem no 1. nodaļas uz priekšu, mēs jau šo to būtu uzzinājuši par vecās derības priesterību, bet tādēļ, ka mēs to tā šajā gadījumā nedaram, mēs aplūkojam šo raksturvietu, tos punktus apgriezu otrādāk. Mēs izmantosim 5. nodaļas sākumu, lai saprastu, kas tad ir priesterība, vai pareizāk sakot, kas ir augstais priesteris, un tad mēs lūkosim 4. nodaļas beigās, kāpēc Jēzus ir labāks un pārāks augstais priesteris. Bet pirms mēs runājam par to, ko darīja vecajā derībā augstais priesteris, mums ir jāsaprot vispār, kas bija priesteri, kas bija priesterība, ko viņi darīja. Viena ļoti nozīmīga funkcija, ko veica priesteri, viņi mācīja Dieva ļaudis par Dieva likumiem, lai viņi varētu baudīt un būt attiecībās ar Dievu. Priesteri kalpoja templī. Viņi bija kā starpnieki starp Dievu un cilvēkiem. Un tādēļ, ka viņi bija šie starpnieki, viņi mācīja par derības attiecībām un par derības likumiem, noteikumiem, kas ir jāievēro derības ļaudīm. Viņi mācīja ļaudis. Un otra lielā lieta, ko darīja priesteri, kalpojot templī, viņi precīzi izpildīja Dieva iestādītos rituālus, kuru nozīme arī bija derības attiecību uzturēšana ar Dievu. Droši vien būsiet dzirdējuši, ka templī kalpoja arī tādi levīti, bet atšķirībā no levītiem, kuri darīja tādas praktiskas lietas, kā, teiksim, šo te rituālu trauku sagatavošanu, telpu uzturēšanu, tam līdzīgas lietas, priesteri bija atbildīgi tieši par tādu
par šo te sakramentālo rituālu precīzu pildīšanu. Viņi, būdami kā starpnieki starp Dievu un tautu, kalpoja pie altāra. Pie altāra tā ir vieta, kur notika upuru pienešana Dievam. Vēlreiz pieminēšu, to drīkstēja darīt tikai priesteri. Mums arī ir daži gadījumi Bībelē, kur mēs lasām, ka kāds cits gribēja darīt priesteru pienākumus, kas nebija priesteris, un tas viņam beidzās ļoti, ļoti bēdīgi. Kalpošana pie altāra, tas nozīmē, kā jau sacīju, upuru pienešanu, un upuri bija nepieciešami, lai izpirktu cilvēku grēkus un lai cilvēks varētu būt attiecībās ar Dievu. Līdz ar to tā bija ļoti būtiska, ļoti nozīmīga kalpošana. Savā ziņā priesteri bija atbildīgi par Dieva un viņa ļaužu attiecībām, pie tā, ka tās vispār ir iespējamas. Kad priesteri savu darbu darīja labi, Dievs svētīja tautu. Kad priesteri nedarīja savu darbu labi, Dieva sods un lāsts nāca pār tautu. Tātad divas lielās lietas – tautas mācīšana un tautas attiecību uzturēšana caur dažādiem rituāliem, attiecību uzturēšana ar Dievu. Kas tad bija augstais priesteris un ko tad viņš darīja? Es aicinu, ka mēs vēlreiz varam izlasīt 5. nodaļas pirmos 4 pāntus. Katrs augstais priesteris, kas izraudzīts cilvēku labā no cilvēku vidus, ir iecelts kalpošanai Dievam, pienest upuru dāvanas un upurus par grēkiem. Tāds spēja just līdzi nezinātājiem un maldīgajiem, jo arī pats ir nespēka apņemts. Tādēļ viņam pienāks upurēt gan par tautas, gan par saviem grēkiem. Neviens neņem šo godu sev pats, bet tiek Dieva aicināts, tāpat kā Ārons. Mēs redzam, ka augstais priesteris ir izraudzīts, iecelts kalpošanai, un 4. pāns papildina, ka šis gods nav paša kaut kā nopelnīts vai paņemts, bet tas ir Dieva aicinājums. Tas ir Dieva iecelts amats. Jā, tur bija savi nosacījumi starp visiem priesteriem. Augstajiem priesterim bija īpaši jābūt tādam cienītam un kārtīgam, teiksim, svētbijīgi dzīvojošam vīram, bet galu beigās tas bija Dieva iecelts amats. Un tas, ko darīja augstais priesteris, kā saka 1. pāns, bija upuru dāvanu un upuru par grēkiem pienešanu Dievam. Proti reizi gadā, grēka izlīguma dienā, viņš gāja templī, vai pirms bija templis sajiešanas teltī, tajā vissvētākajā vietā. Tā bija vieta, kur atradās Dieva šķirsts, un tur vēl kādas lietas, bet Dieva šķirsts bija tā centrālā lieta, kas tur atradās. Un tas nozīmēja, ka šis priesteris, augstais priesteris bija Dieva klātbūtnē tajā vietā. Protams, Dievs nav iemitināms kaut kādā kastītē, pat ja tas ir Dieva šķirsts, bet tā bija vieta, kur, piemēram, Dievs runāja ar Mūzu. Tā bija vissvētākā vieta, kur vismaz cilvēks varēja būt vistuvāk Dievam. Un par šīs vietas tādu arī īpašību liecina tas, ka šis augstais priesteris, pirms viņš gāja šajā vissvētākajā vietā, viņam bija jāveic īpaši šķīstīšanās rituāli. 3. pantā mēs lasām, viņam pienāks upurēt gan par tautas, gan par saviem grēkiem. Ja viņš nedarītu šos te upurus, šos šķīstīšanās rituālus, tad viņš ieejot šajā vissvētākajā vietā, viņš mirtu. Un šajā vissvētākajā vietā iegājis augstais priesteris, pienesa upurus, viņš lacīja asinis uz šī derības šķirsta par visas tautas grēkiem, apzinātiem un neapzinātiem. Tie ir tie 2. panta minētie nezinātāji un maldīgie. Tie nav neticīgie cilvēki, tā teikt, ateisti. Nē, bet tie ir tie, kas nezina, ka būtu grēkuši. Proti, viņi to darījuši neapzināti, negribēti. Un maldīgie ir tie, kas ir nomaldījušies no paklausības ceļa Dievam, bet kas grib nākt atpakaļ. Tie nav kaut kādi visas pasaules ļaudis, ar kuriem tagad ir Dievam miers.
Un tā šie upuri tika pienesti reizi gadā, gadu no gada. Kādēļ? Kādēļ gadu no gada? Jo kā 3. pantā ir teikts, šie priesteri ir nespēka apņemti. Viņi ir grēcīgi un viņi ir mirstīgi. Par to izsmeļošāk ir rakstīts šīs pašas vēstules 7. nodaļā. Tur ir teikts, ka viņi nespēja pienest pilnīgus upurus sava grēcīguma dēļ. Lūk, tāda bija Dieva ieviesta sistēma tautas grēku izpirkšanai, cilvēka un Dieva attiecību uzturēšanai. Un tieši šī pēdējā daļa, tā, kas runā par to nepilnību, noved mūs pie 4. nodaļas noslēguma pantiem, kas parāda, kādēļ Jēzus ir pārāks augstais priesteris. Izlasīsim 4. nodaļas 14. līdz 16. Pantu, un mēs ieraudzīsim, kādas tad ir līdzības Jēzum un pārējiem augstajiem priesteriem, un kādas tad ir atšķirības. Izlasīsim. Mums ir varens augstais priesteris, kas ir nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Vēstules autors saka, ka Jēzus ir varens augstais priesteris, ne parasts, ne ikgadējais priesteris, bet varens. Un šis vārds varens ir ne tik ļoti kā tāds, kam ir liela vara, bet tāds, kas ir pārāks, kas ir lielāks. Tas vārds mega ir izmantots. Mums ir mega augstais priesteris. Kāpēc viņš ir tik varens? Kāpēc viņš ir tik mega? 2 lietas. Pirmkārt, jo viņš ir nācis caur debesīm. Un šeit ir interesanti ar to tulkojumu. Tulkums nav nepareizs, bet jautājums ir, kādā virzienā viņš ir nācis. Vai viņš ir nācis pie mums, pie cilvēkiem, vai viņš ir nācis pie Dieva, kad viņš atgriezās savā godībā. Un oriģinālajā tulkojumā nav redzams šis virziens. Neitrālāks ir tad vecais tulkojums, kas saka, ka viņš ir gājis caur debesīm. Bet tas virziens ir svarīgs. Kā lai mēs saprotam, kāds tad ir tas virziens? Šeit jāņem mums palīgā ir konteksts. Un gan vēstules konteksts, gan iepriekš aplūkotās augstā priestera kalpošanas konteksts mums liek domāt, ka tas virziens ir uz augšu, pie Dieva. Jo arī augstais priesteris gāja nosacīti cauri priekškaram un nonāca Dieva klātbūtnē. Un tāpat arī Jēzus gāja cauri debesīm, lai būtu Dieva savu tēva mūžīgā klātbūtnē. Un tagad viņš tur ir visu laiku pie tēva labās rokas. Nevis reizi gadā uz kādu brītiņu, bet visu laiku, līdz pat laiku beigām. Un tas, ka viņš tur ir tagad un visu laiku viņš tur ir, tas norāda uz to, ka viņš ir Dievam pieņemams. Un arī to, ka viņa kalpošana, viņa šī starpniecības, šī priestera kalpošana ir Dievam pieņemama. Vai tas nav mega? Tas ir, vai ne? Šajā ziņā viņš ir pilnīgi atšķirīgs no visiem pārējiem priesteriem, kas līdz šim ir kalpojuši templī. Un otra lieta, kādēļ Jēzus ir varens augstais priesteris, ir tā, ka viņš ir nevien tur augšā aiz debesīm pie tēva, bet viņš ir reizē tepat mums klāt katram tūs, jo viņš pazīst mūsu un mūsu grūtības, mūsu kārdinājumus. 15. pants. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts. Bet ko tad tas nozīmē? Kā tad viņš būtu kārdināts tāpat kā mēs? Vai viņš kādreiz ir ticis kārdināts pie televizora vai interneta?
Vai viņam kādreiz ir bijis jācīnās ar ekrānu laiku kontrolēšanu vai visām citām 21. gadsimta problēmām un kārdinājumiem? Kā to saprast? Kārdinājums vienmēr strādā vienādi. Kārdinājums ir vēlme izdarīt kaut ko, ko tu zini, ka tas nav līdz galam labi vai pareizi, bet ir patīkami un sniedz tūlītēju apmierinājumu. Tas var būt kaut kādās maznozīmīgās lietās, es nezinu, apēst kārtīgas pusdienas vai enerģijas batoniņu. Nav grēks, bet nav arī īsti veselīgi. Bet ja mēs domājam par tādu grēcīgu kārdinājumu, tad tas vienmēr pievieno vēl vienu elementu šim kārdinājumam, un tas ir nostāšanos pretī, sacelšanos pret Dievu sacīto, nostāties pret Dieva autoritāti. Tā Sātans kārdināja Ievu un Ādamu, aicinādams apēst gatavo sulīgo augli un iegūt tūlītēju apmierinājumu, bet reizē tas izraisīja viņu neusticību un nepaklausību Dievam. Un tā arī Jēzus tika Sātana kārdināts. Sātana kārdināts, piemēram, tuksnesī. Tā Jēzus tika kārdināts savas kalpošanas laikā. Iedomājieties, Jēzus, kurš staigā pa zemes virsmu ar visu Dieva autoritāti un spēku, ar eņģeļu leģioniem, gatavi jebkurā brīdī paklausīt jebkurai Kristus pavēlē. Viņam ir jāsastopas ar klaju necieņu, neticību, apsūdzībām, pārmetumiem, jo īpaši no reliģisko vadītāju puses. Es domāju, mēs reizēm varbūt pat par maz novērtējam Jēzus cilvēcīgo aspektu. Viņš bija nevis 50% cilvēks un 50% Dievs. Viņš bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Viņš bija pakļauts tieši tādiem pat kārdinājumiem, cilvēcīgiem kārdinājumiem, kā ik viens cilvēks. Un es domāju, viņam diezgan noteikti bija kārdinājums ļaut un pamatot ļaut savam dievišķajam spēkam izpausties, sastopoties ar šo pretestību. Un tomēr es domāju, visvairāk Jēzus tika kārdināts Ģedzemenes dārzā. Īsi pirms savas nāves, krusta nāves, kad viņš lūdza savam tēvam, lai viņš atbrīvo viņu no šī krusta ceļa, ja vien tas ir iespējams. Kad Dievs viņu atbrīvot no visu ļaužu grēku uzkraušanas viņam, ka viņam nebūtu jāpiedzīvo Dievu dusmas uz sevi, ka viņam nebūtu jāpiedzīvo pilnīga nošķirtība no savu tēvu. Un viņš apzinājās, ja viņš pasauktu eņģeļus, viņu momentā noņemtu viņu no krusta, un viņa mokas gan cilvēcīgās, gan dievišķās momentā izbeigtos. Kārdinājums, kas saka, nogriezt stūrīti, uztaisīt īstu ceļu, neiet pilnu ceļu, nošmalkt nedaudz. Apšaubīt, ka tēva plāns ir labākais, neiet pēc viņa pavēles. Bet Jēzus palika 100% uzticīgs un paklausīgs Dievam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Būdams kārdināts tāpat kā visi cilvēki, Jēzus ir līdzīgs augstajiem priesterim, kas arī spēja just līdzi mums mūsu nespēkā. Šis ir augstais priesteris. Šis augstais priesteris, kurš ir tik tālu, viņš ir pie paša Dieva cauri debesīm izgājis. Dievu tūmā, un kurš ir mums tepat blakus, pazīst, izprot mūsu katra vajadzību, mūsu katra grūtības, mūsu katra izaicinājums un situācijas. Tāds ir mūsu lielais augstais priesteris. Bet ko tas mums nozīmē? Vispirms jau tas, ko pieminēju. Viņš vienreiz par visām reizēm ir izpircis cilvēku grēkus. To nespēja neskaitāmie upuri, kurus pienesa priesteri gadu no gada, dienu no dienas. Kristus piepildīja, viņš pabeidza priesteru kalpošanu. Tā ir kļuvusi nevajadzīga vairāk. Vairs nav jāpienes upuri, jo viņš gan kā augstais priesteris, gan arī mēs zinām pats kā upuris ir pienests grēku izpirkšanai.
Otrkārt, šī raksturvieta mūs drošina būt bezbailīgiem par savu ticību. Ieskatieties vēlreiz 14. pantā. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Šis ticības apliecinājums ir mūsu liecība citiem cilvēkiem. Un īstenībā tas vārds tiek lietots īpaši kontekstā sastopoties ar ticības opozīciju, ar pretiniekiem. Jēzus, Dieva dēls, atrodas blakus savam tēvam, viņš iestājas par mums. Mums nav jābaidas liecināt un apliecināt savu ticību. Jā, es zinu, vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet tā ir patiesība, ko šis pants mums māca un uz ko tas mūs aicina un izaicina. Un treškārt, šī vakara patiesība mūs iedrošina nākt pie Dieva. 16. pants. Tad ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Es vēlos te nedaudz pakavēties. Ievērojiet to valodu, kas šeit tiek lietot. Tuvosimies žēlastības tronim. Tronis. Tā ir vieta, no kuras valda valdnieks, vai ne? Protams, viņš valda izdodot likumus un pavēles. Bet otra lieta, ko valdnieks darīja tronī, valdnieks bija arī galējais tiesnesis. Kad sarežģītās lietas tika eskalētas, kā moderni saka, no zemākiem tiesnešiem uz arvien augstākiem, tad tā augstākā, tā galējā tiesa, tā piederēja valdniekam. Tā ir vieta, no kuras valdnieks valda un valdnieks tiesā. Bet šī te majestātiskā vieta, tronis, ir nosaukts par žēlastības tronu. Tronis, kur tiesnesis apžēlo. Lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Šim tronim mēs varam tuvoties ar drošu prātu. Ja iedomājamies, kā tas varēja būt, ka tava lieta, tavs gadījums ir nonācis visaugstākās autoritātes, paša valdnieka priekšā. Un tu nezini, kā viņš spriedīs, kā viņš lems tavu tiesu. Un šeit ir teikts, tu vari nākt ar drošu prātu. Tavu tiesa ir iztiesāta tev par labu. Tev ir piešķirta apžēlošana, tu esi brīvs, tu neesi vainīgs. Un jautājums ir, kā tad mēs šodien tuvojamies žēlastības tronim? Mēs tuvojamies žēlastības tronim ar lūgšanu. Es nezinu, vai mēs tā domājam par lūgšanu, bet lūdzot, mēs nonākam Dieva troņa priekšā, kur mēs izsakām savu sakāmu mūsu kungam. Un tad mēs varam padomāt par savām lūgšanām, par to, ko un par to, kā mēs lūdzam. Iedomājieties, mēs tā kā teleportējamies pie mūsu varenā valdnieka, kuru mēs lūdzam mūsu lūgšanas laikā. Un es gribu uzmanīgi sacīt to, ko es tālāk gribu teikt. Protams, ne jau lūgšanas mūs glābj pašas par sevi, ne jau pareizi pateikta vai pareizā veidā pateikta lūgšana panāks kaut ko. Bet ir reizēm labi padomāt, ko mēs lūdzam. Vai mēs nākam uzreiz ar savu netīrās veļas sarakstu? Man vajag, ka tu izdari to, šito un iedod man vēl to. Vai mēs nākam pie šī troņa, vispirms apliecinot, pie kā mēs esam nākuši? Atkal ne jau, lai pielīstu, lai beigās kaut ko panāktu, bet tādēļ, ka mēs patiesi esam nonākuši valdnieka priekšā. Viņš mums ir atļāvis ar drošu prātu nākt šajā vietā. Vai par to nebūtu jāpateicas? Vai tas nebūtu jānovērtē? Ir labi padomāt, ko mēs sakām lūgšanā, bet ir arī labi padomāt, kā mēs izsakām lūgšanas. Iedomāsimies to pašu teleportēšanos, ka mēs nonākam šī troņa priekšā arī tajā veidā, kā mēs lūdzam. Varbūt tur pusguļus, varbūt ar vienu aci skatoties televizorā. Jūs saprotat, es negribu atkal sacīt, ka
lūkšanas pozas ir vienas pareizas un citas nav. Kā nevar, piemēram, staigājot lūgt vai pirms aizmigšanas. Es reizēm esmu skaļi lūdzis mašīnā, protams, viens pats esot, un jā, reizēm lūkšanas pārtrūkst kaut kādas situācijas uz ceļa dēļ, bet es varu teikt, ka tās reizēm ir bijušas tāds īpašs lūkšana laiks tas ir bijis. Runa ir par tādu nevīžību lūkšanā. Runa ir par to, lai tā nevīžība neievazājas. Vai mums ir laiks, kad nomesties ceļos Dievu priekšā? Ja ne fiziski, bet varbūt arī fiziski, tad sirdī apzināties, kas sēž šajā tronī, kuru priekšā mēs esam nonākuši. Un atkal, es ticu, ka jūs saprotat, bet es nevaru to neatkārtot. Nebūs, ka lūkšanas poza, ko panāks, vai gluži otrādāk būs par iemeslu, ka mūsu lūkšana netiek atbildēta. Bet tā sirds poza, ja mēs tā to varētu nosaukt, tā kaut ko parāda. Tā liecina par mūsu izpratni par Dievu, kas viņš mums ir un kāds viņš mūsu izpratnē ir. Es atceros viena vecāka kunga lūkšanu. Viņš katru reizi, kad viņš lūdza, varbūt es to piemēru jau kādreiz sacījis, viņš katru reizi, kad lūdza, viņš uzsāka savu lūkšanu: Dārgais Dievs, mēs esam nostājušies tavas varenības priekšā. To ir svarīgi atcerēties. Es iesāku svētrunu ar jautājumiem, ko darīt, ja tev ir garīgā krīze? Kas tev palīdzēs, ja vai kad tev ir grūtības tavas ticības dēļ? Kas tev palīdzēs, ka tev ir grūti paklausīt Dievam, grūti izdarīt pareizo lietu, ko tu zini, kas ir pareizi? Kas tev palīdzēs noiet tavu kristiešu ceļu līdz galam? Un kas tev palīdzēs šaubās, ka tu esi uz pareizā ceļa un ka tu nezini, vai vispār noies to līdz galam? Mums ir varens, mums ir mega augstais priesteris. Priesteris bez vainas, kurš tagad ir blakus Dievam, kurš ir pienesis pilnīgu upuri Dievam sevi pašu, kurš ir līdzjūtīgs, kurš saprot, kam tu ej cauri, jo pats tam ir gājis cauri. Bet aicinājums ir nāc pie viņu, paļaujies uz viņu un pielūdz viņu. Lūksim. Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs atbalsojam ķēniņa Dāvida lūkšanu kādā no psalmiem, kur viņš saka: ja pamati sabrukuši, ko taisnajiem darīt? Kungs savā svētajā templī, Kungs savā debesu tronī. Patiesi, kad mums pamati ir sabrukuši, tiešām lūdzu dod, ka mēs ejam un vēršamies pie Tevis, pie labā, pie mūsu varenā augstā priestera. Jo Tu zini, ko tas nozīmē, un Tu savā tronī apžēlojies par mums. Pat ja nevienmēr apstākļi izmainās un situācijas atrisinās, tomēr tik un tā Tu apžēlojies. Un arī, ja nav mūsu skārus nekāda krīze, mēs esam iedrošināti no šī vārda, ka Tu esi no vienas puses tālu pie paša Tēva troņa un reizē Tu esi pavisam tuvu mums. Un tādēļ mēs varam nākt ar drošu prātu šī žēlastības troņa priekšā. Kungs, cik laba, cik iedrošinoša, cik stiprinoša ir šī patiesība. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu varenais augstais priesteris, lai Tev par to ir gods, slava un pateicība mūsu augstā priestera Jēzus vārdā. Āmen.